Sveiki! Mani sauc Valds. Esmu sadales tīkla virtuālais asistents. Mani var satikt un uzdot jautājumus mūsu mājaslapā sadalestīkls.lv. Šodien es pastāstīšu par valsts atbalstu mājsaimniecībām. Šis atbalsts paredz kompensēt 60% no elektrības sadales pakalpojuma fiksētās maksas par jaudas uzturēšanu. Lai saprastu šo atbalstu labāk, ir vērts atcerēties, ka elektrības rēķins sastāv no 3 daļām. Pirmā daļa ir maksa par patērēto elektroenerģiju. Tā ir atkarīga no jūsu mēneša elektrības patēriņa un kilovatstundas cenas, par kuru esat noslēdzis līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju. Otrā daļa ir sadales un pārvades pakalpojumu maksa, ko sauc arī par sadales tarifu. Sadales tarifs veidojas no 2 daļām. Pirmā daļa ir maksa par jaudas uzturēšanu, ko ietekmē pieslēguma tehniskie parametri, fāžu un ampēru skaits. Otrā daļa ir maksa par elektroenerģijas piegādi, ko ietekmē konkrētajā mēnesī piegādāto kilovatstundu apjoms. Trešā daļa ir nodokļi. Uz kopējā rēķina tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā. Tas viss kopā veido kopējo mēneša rēķinu. Valsts atbalsts 60% apmērā tiek piemērots sadales tarifa fiksētajai daļai, jeb maksai par jaudas uzturēšanu, par kuru tikko stāstīju. Piemēram, ja jums ir vienas fāzes un 16 ampēru pieslēgums ar mēneša elektrības patēriņu 100 kWh, pamata tarifu plānā par jaudas uzturēšanu standarta maksa būtu 6,08 eiro. Pēc samazinājuma piemērošanas šī maksa būtu 2,43 eiro. Tādējādi kopējais elektrības rēķins samazinātos no 29,68 eiro uz 25,26 eiro. Valsts atbalsts tiks piemērots rēķinos jau par septembri, kurus mājsaimniecības saņems oktobrī. Šis atbalsts būs spēkā līdz šī gada beigām, un tam nav īpaši jāpiesakās. Tas tiks piemērots automātiski. Ja rodas kādi jautājumi, tiekamies sadales tīkla mājaslapā. Bet pagaidām, atā!